Ir Jāņi. Mēs pēc 2 mēnešiem braucam uz Ameriku. Tas tam YouTube video, ko es filmēju. Es teiktu, vienkārši kāds rādam kādu pēc vīžiem. Jā, pēc 1,5 mēneša braucam uz Ameriku. Izbaudam latviešu Jāņus. Jā, Jānīši, sošļikiņš. Tukšķīts. Tev vajadzēja pilniem šķīviem filmēt. Es aizmirstu. Jā, pēc gada mēs jau vairs nerunāsim. Šašliks mums būs šešliks. Welcome back, guys. We are in the midsummer. Yes. We came back from America. Yeah. Bet jā, tā mums te iet. Davids here. Davids here, Betija. Betija here. Jā, skaisti. Paldies. Skaisti. Mēs braucam Tu uzmanies, kur tu brauc? Pirmo reizi pēc stūras bļāvens sēž. Elīna bija bogu. Kā tu mašīnīt var apgriezt? Mēs jau stāvu. Tā, tagad griez stūras. Griez stūras, griez. Elīna, griez. Labi, Elīna. Griez te. Un tagad uz priekšu. Brauc. Nu brauc. Un griez pavisam cik vien tālu var. Cik vien tālu var. Brauc. Jā, un griez apakaļ, griez. Elīna, dari, ko es tev lieku. Viņš ir rausmas, Elīna. Ej pie stūras, ej pie. Es varu pamēģināt. Es man liekas braukšu labāk nekā Elīna. Tagad vispār jāparāda mobīlīts. Čau, draugi. Kur mēs esam? Mēs esam Rīgā uz Doma laukumā. Reku tur tālumā, tur ir Amerikas karodziņš. Man ir netīk kamera. Tagad redzat labāk? Iespējams, grūti teikt. Nu, bišķiņ. Bet jā, rīt ir vīzas intervijas. Kāds sajūtas? Bišķiņa satraukums, bet Izdzīvos, jā. Dažs dabūs aizpildīts šodien tikko. Beidzot. pēdējā brīdī, kā jau vienmēr. Nu, bet pareizi attieksmi, bet jā. Dabījām. Pagam. Jā. Dabījām huligāni. Jo mēs esam huligāni. Pagaid, es parādīšu šaku. Amerikas karogs. Nationwide. Pasies, atkal Amerika pirms ASV. Man divreiz pirms filmēju reizņu kameru. Es pat neesmu droši kāpēc. Bet cilvēki baigi glorviešot, tāpēc labāk baigi mēt priekšā. Bet ir 5. jūlijas. Esmu Rīgā, vakar atbraucu. Esmu šobrīd vispār Āgenskalnā. Iet uz centru ar kājām. Es nezinu, kāpēc. Es tiešām nezinu, kāpēc. Es gan jau nākamajā pieturā kāpšu iekšā autobusā, jo es gribu izdomāt kājām. Vienkārši gribēju pastaigāt, bet jā. Latvija pirms Amerikas. Es jau vairs nezinu, kurā dēļ. Es ēdu picu. Ir, ja šeit kaut kāda pica, guru, Āgenskalns vai kaut kas nevajadzīgs. Ir labi, bet es skatos savus video šobrīd, un reāli es nevaru. Izrādās, ka viņi bija jānoskatās līdz šodienas 3 pa dienu. To sūtīja ēpastā, es vienkārši palaidu garām, kā jau es, protams. Jā, un tad es tagad skatos, un es ceru, ka es paspēšu nosīties visas 3 sesijas. Šodienas vakarā, bet jā. Upsi. Hi! Hello guys, good morning. Good morning, esam Blēks video. Apstēmā. Jā, Enguras novadā. Tikko bija, šī ir 2. diena, kas tikko bija 1 sesija, tagad dodamies pataisnojos uz 2. Mēs pauzīts, smagi strādājam, resēdinājam tagad un everything. Bet jā, kā tev patīk, kā tev iet? Kāds sajūtas? Man viss, man ir kārtībā, es nejūtas labi, es vienkārši gribētos bišķiņ brīvāku laiku, lai varētu pakomunicēt ar jauniešiem, bet tā viss ir ļoti forši kolektīvs. Jā, ļoti jauki cilvēki tiešām. Visi. Jā, es pilnīgi piekrītu. Jā, tā mums ir ļoti attiekami. Being famous. Mums ir kā teica pamatēties nav. Tu neesfokusē. Tu nefokusē.
Harald, saka čau. Paldies. Čau. Nereiz izskaties tik stulbi. Man liekas, ka tu fočē. Harald, saka čau. Var no sākuma? Nu, nesaka, ka šīs Harald, griezīs. tu čau, es sāku svaļīgi, ka tu tā kā fočē. Jūs esat kopīgs sirsniņa. No way. No kurienes viņus izvilk? Inventārijas. Viņi vienkārši tur nekurienes vienkārši tagad no inventorijas izvilk. Prostu. Haralds ir maģiski. Mēs varam arī pa gaisu spēlēt droši. Mēs tik pakāsīsim to mūsu stīpasīs. Pagaid, mēs tilturam to noteikti, ka 2 reizes pēc kārtas nevar. Mēs spēlām badmintonu. Jā, labi. Ok, tad nav tas noteikums tiem. Vienkārši. Mēs badmintonu Noteikums spēlē, labi. Badmintonu. Noteikums spēlē, labi. Noteikumu pārkāpā. Spēlētājs nebija apskaļ. Ja spēlēt tik labi gājumu, tad jāpafilmē, tad jūs vienkārši sākāt sekotājās. Nē, ok, tu jās, bet priekš video būs tā smuki. Tā smuki, zin kā, exchange. Smuki izspēlē. Latvija reprezentatīva. Oh my god. Es viņam aizvinu. Oh. Oh. Jā. Otkišķi. Uj. Jā. Oh. Man liekas, jāsamainās ar pusēm. Let's play a game. If the wave touches you, you have to drink. What the fuck? I wanna rock with you All night. dance sunlight. This is the party. Video. Otrais dienas vakars. Es manuprāt nevaru ieskamēt, bet reka visu rītīgi pačājamies kaut ko te vienkārši jokojamies. Ir Latvija pirms Amerikas, jau kurā un tik stāst, ko mēs daram. Jā. Jā, Riku Vikacīs. Jā, teaching assistant. Pastāst, kas tu esi. Flex alumni 2021-2022, friends from Romania. Jā, pirms 2 gadiem. Prieks. Bet jā, tā mēs čilējam. Jā. Sveiki, draugi! Šodien mēs braucam mājās no Flexa. Mums ir amerikāņu končas. Šobrīd man mutē ir Inde, Red 40, Jolly Rancher garša. Nē, Jolly Rancher garša nāve, Red 40. Tur apakšā rakstīts, kas artificially flavored. Fokusējam. Jā, artificially flavored. Tā arī garšo. Var jūs. Kādēļ, lai kāds šo ēstu, es nezinu. Ir mēs tā kā timbārta sulas, bet tā kā pielika indi un sacietina. Kāpēc? Tas ir tā kā labs chemistry, nezinām. Bet šāds mums ir. Ja jūs varat pamēģināt, nevajag. Jūs izdzīvosiet. Paldies! Filmēt operators arī pustenās. Tā, no. Parād, ko tu ēd. Kāds tāds augstums? Ew. Vai labi. Kā es varu nofilmēt? Uzmetam šitā tā, apgriežam otrādi. Viņam ir. Kāds man grib ūdeni? Nē, paldies. Tev garšos, jā? Jā. Vai labi. There is heat. Nu, es mēdzu asākus, bet, nu, ir labi. Ir labi. Nu, es jūtu asumu. Personīgi.
you feel the heat. Un kādu vērtām neviens uz 10? Par kādu tam 10. Tagad ļoti jūtu. Bet ir labi. Nu, jā. Pēc piena? Pēc piena. Tev vajag. Piens, maize. Es galvenos darīju Bet tik garšīgi sēdīšu vēl. Es vīstu, man asaru acīs. Uz ārā jākāp, mēs ar hotdogājam vienkārši. Manai šādi neeksistē. Berlīn man brauku, bitch. Sēžam pie jūriņas. Patricija aizgāja uz mašīnu pakaļ džemperiem. Mums nav ne dvieļi, ne peldkostīmi, bet ko mēs darīsim? Mēs esam peldēt jau ūdens tieši tik silts. Tieši tik silts, tāpēc jā, nu tagad ārā ir bišķiņ vēsas, bet ūdens ir siltāks nekā gaiss, tāpēc jā, gaidat mani rīt ar angīnu, bet nekas, es domāju, jāizbauda vasaru, kas man no 21 dienu Latvijā, jāizbauda. Kā jūs jūtaties? Kas tā nepīnās rokās? Mēs tā turējām secītas. Turējām secītas. Vai būs jādi, vai ne jādi, vai palika seviņā. Vai palika filmas. Jā. Tā ir ļoti labi. Šodien ir labs laiks. Bija sakrājām 3 stundas darbu. Būs ķērt. Zināju, ka te darbu piedāvā. Varbūt mums vajag posties. Nefilmējam pupu. Es nezinu, ko filmēt. Labāk. Raimond Paulā vecās dziesmas, Raimond Paulā jaunās dziesmas dzied. Jums Eolika. Raimond Paulā vecās dziesmas, Raimond Paulā jaunās dziesmas dzied. Jums Eolika. Es tikko atvadījos no dārtas, un es saprotu, ka viņa ir vienīgais cilvēks. Nu, tā kā es rīt no rītā braucu prom, viņa ir pēdējais cilvēks visiem draugiem, ko es satiku. Un mēs atvadījāmies, un es sāku domāt par to, ka tagad es uzzināju, ka es tiku Flexā. Es skatījos viena zēna, kurš arī bija Flexā YouTube video. Viņš man atsūtīja savu kontišu, kaut 3 video bija uztaisījis. Un mēs ar tiem video bija, kā viņš atvadījās no saviem draugiem. Viņš tur pie visiem tā kā aizved ar rīčuku, tā kā pateica tā un tā. Un man bija tāds, jā, es zinu, ka es arī tā darīšu, vai ne? Ka es aizvešu pie visiem saviem draugiem, tā kā es ar viņiem visiem satikšos, pirms es braukšu uz Ameriku. Es atvadīšos un šitā un tā un tā un šitā. Un es tā visu laiku domāju. Un man bija tāds, jā, es to paspēšu izdarīt. Un es rītu braucu prom. Un man tikai hitoja tas, cik nenormāli ātri laiks iet uz priekšu. Un to, ka es visu reāli pēdējo kaut kādu pusmēnesi pavadīju vienkārši gaidot. Tagad reāli mana dzīve bija praktiski apstājusies, es sevišķi tāpēc, ka es nezināju tikai vai es braukšu tagad, vai es braukšu septembra sākumā. Un es kaut kā biju noskaņos uz to, ka man īstenībā vēl ir laiks, jo es jau tā kā biju paņēmis lai ka es īstenībā braukšu septembrī. Un es vienkārši, mana dzīve reāli apstājās. Es beidzu dzīvot, un es vienkārši gaidīju. Un man kaut kā, es nezinu, pazuda laika izjūta, un man tiešām dzīve vienkārši savā ziņā apstājās. Un man tas ir tik šausmīgi skumji, tāpēc, ka man lielākā daļa draugi pat nezinu, manuprāt, ka es tūlīt braucu prom. Un man bija tik šausmīgi daudz plāni vasarai. Un es neko neizdarīju, tāpēc, ka es dzīvoju nevis tā kā šī ir man pēdējā diena Latvijā, kas jau izbaudu savu atlikušo laiku, bet tā, ka man tās, oh my god, vēl 20 dienas līdz Amerikai, un es vienkārši gaidīju. Un tas ir tik nenormāli skumji, un man tāds jūka,
gan man ar citām situācijām, gan arī lielai daļai vienkārši citi jaunieši un vispārīgi cilvēki. Tā ir visu laiku, mēs reāli dzīvojam. Reāli beidzas svētdiena, un mēs vienkārši gaidām piekdienu. Bet tā kā, kāpēc? Tas ir tik skumji, tāpēc, ka arī mēs sagaidām piekdienu, un kas mainās, nekas nemainās. Katra diena ir tikai diena. Tā kā, mēs vienkārši gaidām, tā kā arī, tu atnāc katru vakaru mājās, un tu vienkārši, tu ej gulēt, tu tā kā apsēdies divānā, tu vienkārši skaties datorā, un tu gaidi, oh my God, ļaut, līdz būs brīvdienas. Un ir brīvdienas, tu pamūsties, piesēties pie datora, pasēdi datorā, aizver datoru un fucking ej gulēt. Un tā ir tava brīvdiena. Kas mainījās? Un mēs visu dzīvi kaut ko gaidām, mēs reāli gaidām vasaras brīvlaiku, un mēs vasaras brīvlaiku pavadam neko nedarot. Un man tas ir tik skumji, un es reāli neatvatīšos no saviem draugiem. Un es reāli arī, es tikai šodien tā kā sāku krāmēt koferi. Es visu dzīvi vienmēr daru pēdējā brīdī, tāpēc, ka man šķiet, ka man līdz tam ir tik daudz laiks, un tu pienāk tas laiks, kad laika vairāk nav tāds, oh my God, tā kā es šito ielaidu tik tā kā vēlu. Un tā ir kaut kāda mentalitāte. Es nezinu, kas tā par problēmu, bet mēs esam tā kā, kaut kas nav kārtībā, un kaut kas ir jāmaina.